Sveiciens vēlreiz visiem Divāna ekspertu podcastu klausītājiem. Šodien mums arī pirmā intervija. Ciemos pie mums Ilze un Andris Valerti. Un tad es došu vārdu jums abiem, iepazīstināt sevi, pastāstīt, ko jūs darat, un tad jau runāsim tālāk. Čau visiem, esmu Ilze. Man patīk skriet, ļoti skriet. Kas vēl tāds, laikam jau nekas tāds interesants. Jā, Andris, čau visiem. Es jau 15 gadus esmu atpakaļ Ventspilī atpakaļ, un vai vienkārši zināt, cik gads es esmu Ventspilī, tāpēc, ka cik gads esmu Ventspilī, tik daudz reizi bijis Ventspilī skriešanas svētkiem, maratons, jeb pusmaratons. Un jā, es popularizēju aktīvu dzīvesveidu, un tā. Skaidrs. Labi, galvenā tēma mums šodien būs par skriešanu un veselīgu dzīvesveidu. Abi jūs esat arī aktīvi skrēji, maratona kluba dalībnieki, braucat arī ar velosipēdiem, pareizi saprotu, vai ne? Un jūs arī esat tā galvenā organizatoriskā komanda, kura veido Ventspils jau pusmaratonu. Pareizi? Jā, tas viss sākās 2009. gadā. Kad mēs tādu domgrēgu grupu, mēs sākām daudz skriet, mēs skrējām un braucām uz mačiem, uz Rīgu, uz Kuldīgu, uz Ēdoli, uz dažādām tādām pilsētām, un tad nāca vienmēr skrējēji klāt, Andri, kad būs Ventspilī? Un mēs 2009. gada oktobrī dodamies uz Olimpiskā centra Ventspili pie Ulda Boitmana, stāstām ideju, Uldim patīk, dodamies pēc tam uz sporta komisiju, Guns Blumbergs, Aivars Lembergs, visi klausās, un mēs tur uzburām to ainu, kāds tas maratons būs, un visi pateica jā, un apstiprināja finansējumu. Un 2010. gadā jau notika pirmais skrējiens, kas bija mums tāds, ko es atceros no pirmā skrējiena. Skrējiens notiks svētdien, un kad pirmdien es saņēmu kaut kāds 200 e-pasts, paldies, tas bija varani, tas bija forši, un tā. Jā, un šogad tad jau 15. Jā, šogad ir 15. un mēs tā cītīgi gatavojamies, jo gribam, lai tas 15. ir tāds īpašs, lai mums sirdī iekrīt un atmiņās par to, ka tomēr 15 gadi, tas ir daudz, un līdz ar to gribam, lai tas pasākums ir tāds patīkams visiem. Skaidrs. Cik es saprotu, no sākuma pirmos gadus, kaut kādus, neatceros jau vairs precīzi, bet pirmos organizēja Andris, un tagad to stafeti es pārņemu uz tu, Ilzi, ja? Jā, es esmu pārņēmusi un varu laikam lepni lielīties, kad Latvijā laikam esmu vienīgā sieviete, kurā vada tik lielu sporta pasākumu, es domāju skriešanas, teiksim, kā šī gadījumā pusmaratonu, tad visi darbi pa lielam ir uz maniem pleciem, bet jāsaka, ka Andris jau nekur nav pazudis, viņa padoms un pieredze mums ļoti noder, un tā kā mēs jau tomēr turpinām darboties kā komanda. Tā visi jauni darbinieki saka, veco padoms noder, bet neklaus tik un tā mani, jā. Jā, brīnišķīgi gadi šie bija, protams, jāatcerās, ko es atceros, ka mēs dabojām 2 puiši no Kenijas, no paša Eldorets. Eldoret ir Kenijā tāds centrs, kur 2000 metrus jūras līmeņi, kuri vislabākie trenējās. Vislabākie, pat Norvēģi šie ātrie, visur trenējās. Un mēs 2 puiši dabūja, apsolījām prēmiju, izskries tur trases rekordu, un bija puiši atbrauca jau, pirmreiz Eiropā viņi bija, tas bija tāds, ko es atceros. Viesnīcā, Olimpiskā centra viesnīcā dzīvoja, un mēs viņiem tur devām ēst arī. Es atceros, ka viņš ēda vanijas mērķis ar zemeņu krēmu, laikam pirmā reize čāls, tādu kaut ko ēdz, jo tur, ja viņi kad trenēs, viņi ēd kaut kādu kukurūzu. Un tad bija iespēja Ventspilī, ka viņi taisīja treniņu speciālo vēl sestdien, piekdien pirms mačiem, un tad varēja skatīties, kā viņi trenējās. Tas bija tāds man, un tur arī dalībnieku skaits bija, man liekas, kaut kādi 2500, 3000 dalībnieki bija, nezinu, vai 9. Bet 2 brāļi, rekordu neizskrēja toreiz, un trases rekordu izskrēja, bet bija uzstādījums tā, viņam jānoskrien ir ātrākais pusmaratons Baltijā. Viņi bija gatavi, un skrēja jūnijā, bija karsts arī, mēs smējamies melnajiem karsts, bet tas bija viens, un esot bijis ciets segums, šitās mūsu bruģītes esot pat ciets skriešana, tas tā teorētiski ir tā, teorētiski vai praktiski, to mēs nezinām. Tas tāds viens no lielajiem, tas bija, kādā 2013. gadā.
Tas bija, bet puiši noskrēja, viens brālis izstājās, un pēc tam nākamā gada aprīlī viņi Berlīnē skrēja pusmaratonu, septembrī turēja tempu, un pusīt noskrēja pa stundu un 2. Tas būtu, ja tā būtu noskrējuši Ventspilī, tad tas būtu, tad mēs gribējām rakstīt relīzi, ātrākais pusmaratons Baltijā, bet neizdevās, bet tas tā. Skaidrs. Varbūt tad nedaudz atgriezīsimies atpakaļ līdz pašiem pirmsākumiem, kā tad jūs abi pie tās skriešanas esat nonākuši. Jo, es arī esmu sportists, nodarbojos ar sportu, basketbolu, tad vēl tur kaut kādu futbolu, hokeju uzspēlēju kaut kad brīvajā laikā, bet skriešana man laikam pārāk sirdī tuvu nav. Nepārāk izbaudu skriet, tad es labāk braucu ar riteni kaut kur. Un es gribēju saprast, kā tad jūs nonācāt pie tā, ka jums patīk tā skriešana, kas jūs ievilka tai skriešanā? Jā, es skolas laikos skrēju, bija gargalnieks, saprotu, pārtrauc visu, spēlēju basketbolu, visu mūžu 2 reizes nedēļā. Un tad sākās laba dzīve, daudz naudu pelnīja, palika resans, asinsspieda biznesā, asinsspiediens nenormālais, 155 tur un vairāk. Un tad doktori pateica, tev jāsāk sportot, tas variants nav, nav zāles, nestrādā. Un tad sāca sportot. Un tas tiešām veiksmes stāsts bija 100 kg smags. Tas veiksmes stāsts bija tas, ka es 15 mēnešos nometu 15 kg. Nevis tā, kā vienā mēnesī 4, bet mēnesi 1 kg nāca nost. Un tas ritīgi bija labs, un to svaru es noturēju bez tam īpaši skrienot kaut kāds 10 gadus. Tā. To vienkārši par to stāstu, par to resnumu, par to neveselīgo dzīvesveidu, kad nedrīkst mēs strauji, ja mēs nost, jo mans stāsts bija tiešām labs. Protams, ilgs bija 15 mēneši, lai dabūtu 15 kg, bet tas bija ļoti veselīgi. Un līdz ar to kopš tiem laikiem tā īpaši nevienu ārstu nepazīst, Tikai 2 ārstus pazīst Ventspilī, kas sporto. Varbūt jautrais stāsts pārstu, es arī nojošanas treniņus vadu. Un atnāk viens puisis uz nojošanas treniņu, grib arī nojot. Labi, forši. Vadam, mēs ejam, es mācu tehniku, kā rokas akustina. Nāk dāmīts pretīm, tantiņas dāmīts. Labdien, Andri! Labdien! Nākal. Labdien, Andri! Labdien! Pats! Kas šodien ir, kāpēc man vispār pazīst? Labdien, Andri! Izrādās man blakam gāja doktors Andris Kārkliņš. Un viņi visi pazīst, izņemot mani, jo es sportoju tos daudzos gadus, un man tā kā nav jāiet pie ārsta. Tas bija pārspēlēt, cik es saku tagad, bet tas bija tā, kā visi dāmītes, labdien. Es domāju, kāpēc mācu sveiciņu šodien? Tas bija tās labais stāsts, no pieredzes par to sportošanu. Tā es iesāku, un cenšos turpināt, un, protams, kaut kas arī uz riteni pārsēdies vairāk esmu, jo nav viegli skriet. Mans stāsts ir pavisam vienkāršāks. Ofisa darbinieks, sēdošs darbs un kaut kādas veselības problēmas sākās. Un ejot uz zāli vingrot, man kaut kā tas neaizrāva. Un noskatījos no Andrija, kā Andris skrien, bots nopirku un tā arī sāku. Jo man kaut kā pietrūkst tā svaigā gaisa. Un līdz ar to tā skriešana, man liekas, ir pilnīgi ideāli. Tu atbrīvo prātu, skrien, baudi. Līdz ar to tā arī aizrāvos. Skolas laikā nevarēja ciest skriešanu. Burtiski neieredzēju, bet dzīvē viss mainās, Jo, kad Ilza atnāca uz pirmo treniņu, viņi nevarēja noskriet 400 metrus. Pēc 400 metru, jaunās kētas kājās, es arī noskrējām 400 metru un viss. Bet tagad jau kaut 4 maratons pieveikusi ir 5 maratons. 5. Tas ir iespaidīgi, Jā, un jau skrien 16 gadus, un tāds plāns ir, atkal gatavoties nākamam maratonam. 5 ir noskrieti, tie pusmaratoni, iepatīkās. Katram jau laikam ir savs, mums tā skriešana ir. Bet nav tāda mirkļa, kad liekas, viss pietiek skriet. Man jau ir apnicis skriet, viss jāmet pie malas. Nē, jo man tā nav. Es vienmēr domāju, tas ir tāpat, kā tu esi pieredzis zobus tīrīt vakaros. Tā arī tā skriešana, tā ir tā dzīves neatņemamā sastāvdaļa. Ka tu, visu jau, protams, jādara ir ar mēru un ar prieku. Ja tu nedēļā 4 reizes atrod laiku iet paskriet, ok, forši. Par reizēm piebilstot, vajag vismaz 4 reizes skriet. 4, 5, 6, es skrēju arī 7 reizes nedēļā, pat 8, 9.
Bet tie, kas skrien 2 reizes nedēļā, ir pamaz, stipri pamaz. Labāk dariet to, bet sirdi jūs nedaudz uztrenējat, bet tāda izturība, tāds vielmaiņas process, kas skriešanā viss uzlabojās ātrumtreniņos, intervālu treniņos, to nevar 2 reizes nedēļā. Skraidot, to nevar uztrenēt līdz ar to, bet arī nedrīkst skriet vairāk, ja tad nav treneris, jo tas arī tad to visu sabojāt var kārtīgi, jo sāk skriet internetā paskatoties, jo trenerim jāredz, kā tu elpo, kas tu elpo, cik tavs pulss ir. Var, ja kāds baigais internetu guru ir, baigi seko līdzi un bišķi var, bet es iesaku nemēģināt pašam skriet, meklēt treneru, lai tomēr to padomu dot, jo parasti, ka mēs sāk jaunu dzīvi, tad uzreiz gribās visu daudz, un tas mans piemērs, tas 1 kilograms mēnesī svara krišana bija, ideāls. Tas tā ideālā schēma ir, ja parasti mēs, ja kāds nomet 1 kilogramu mēnesī, tas saku, nav jau rezultāts, vajag 4, 5, 10 vajag mēnesī, un tad tā bauda būs. Bet tas nestrādā, tas ir norāviens, un tas nav. Un jāsporto ir vairāk nekā 2 reizes nedēļā. Tie, kas 2 reizes nedēļā sporto un saka, es sportoju, pamaz ir, taču nav. Skaidrs. Jūs abi esat arī maratona kluba biedri, valdes loceklis. Ilze arī valsts locekli? Jā. Cik daudz tad jums ir Ventspilī tie dombiedri, cik jūs tur esat tajā maratona klubā, un kāds varbūt ir tas lielākais iegūms no tā, ka kaut kādās pašvaldībās kaut kur darbojās tas maratona klubs, kāds ir tas galvenais? Jāsaka tā, ka maratona klubā nav cilvēki tikai no Ventspils. Tā interesanti ir sanācis, kad ir no visas Latvijas. Un Ventspilnieki pat liekas, man ir mazākā skaitā, diezgan daudz rīdzinieki, kas mūs vieno, tā mīlestība uz skriešanu. Tas ir tas, kas mūs apvieno. Mēs satiekamies sacensībās, braucam kopīgi uz skriešanas pasākumiem, uz ārvalstīm. Jāsaka to, ka tā ideja par klubu dibināšanu jau bija Andrim. Tagad klubam ir 16 gadu šogad jau paliek. Mēs esam tiešām jau seni. Tā varētu būt. Jā, klubs ir 1 gadu vecāks nekā maratons. Bet kā atkal radās, izveidojam klubu, dombiedru grupa, 3-4 cilvēki. Mēs, ka jāskrien, visiem patīk skriet. Internetā toreiz izsludinājām kaut kādu pieteikšanos. Un toreiz bez maksas drīkstēja pierakstīties klubam. Tagad nekāda bez maksas nav, katra gada maksas ir. Vienkārši ir virtuālai klubu, kas uzskata, viņi baigie klubi ir, bet tie ir vienkārši pierakstīja. Es arī kaut kādā klubā 11. gadā pierakstījās, viņi man skaita, ka es pie viņiem esmu. Bet, protams, tas nav, tāpēc mums klubā katru gadu ir jāatjauno. Iemaksā gada maksa, šogad 30 eiro. Senioriem un jauniešiem mazāk ir, bet tad tu esi īsts, nevis tāds kaut kāds virtuālais. Ar to mums ir 180 cilvēki, mēram iemaksājuši šogad, un tas viss Latvija, Ventspilnieki ir Rupi 50, Rīznieki 50, un tad ir Valmieras 4, Liepāja 4, tā, un tad bārējā viss Latvija ir. Un tā mūsu kluba devīs, kāpēc veidojam klubu, ir to skrējēt dzīvi darīt gudrāk, izdevīgāk, interesantāk un tā. Katru gadu braucam kopbraucienos, šogad mums uz Veroni brauciens, uz Veronas maratonu Itālijā. Pie Roma un Džulietas forši būs novembrī skriesim. Un pagājušajā Marokā bijām kopā, tur kaut 30-40 cilvēki. Šogad pat dabūju atteikt mūsējiem, jo 40 cilvēki jau pieteikušies ir uz Veronas maratonu, grūti savilkt kopā. Un tagad tas tiek darīts. Jā, protams, mums ir veikalos atlaides, visās sacensībās ir atlaides dalības maksai. Un nav tā, ir pat tā, kad nevis mēs gribam braukt uz maču, viņi grib, lai mēs brauc, jo mēs tas lielākais spēks Latvijā ir, teiksim, ja ir kaut kādā distancē ir 100 dalībnieki, tad 35 ir mūsējie, 40. Tā kā mums ir tas liels spēks ir, un mēs varam to regulēt. Jautājums, protams, ir, mēs bija foršs sapulcs bija, mēs runājām ar aktīvākiem klubu biedriem, viņi saka, Andri, es domāju, ka jums ar Ilzi jāpalielina algas ir, jūs baigi daudz strādājāt. Mēs nevienu algu nav saņēmuši nekādu, un parasti kā 1000 iztērē no saviem līdzekļiem vēl, lai tas viss notikties. Un tad viss tā, varbūt šito visu bez maksas darāt. Patīk, jā. Kaut kā līdzekļus nodrošina savādāk, nopelna. Un līdz ar to, tā mēs darbojamies, un tas forši ir. Katru gadu mums ir lielā balle, kur sabrauc apmēram 100 cilvēki no visas Latvijas kleitās. Daudz nepazīst, tāpēc, ka visu laiku ir skriešanas kostīmos, un tur atbrauc smokā kleitā.
kur jūs lūdzu, te ir maratonis balletes. Es tā, Santa, tiešām, tāds vēl tāds foršs ir, jā, un tad mēs apbalvojam visus centīgākos, ātrākos, izturīgākos, tā dzīvojam, un tas tā kā Ils teica, sirdī, patīk, to mēs darām. Jā, jo man jau liekas, ka katram ir kāds hobijs vajadzīgs. Tu saki, tev tur hokejs patīk, vai ne, vai kas, un pašam vēl sportot, un tas, man liekas, ir tā dzīves neatņemama sastāvdaļa, jā. Jo tā dzīve ir grūta tiešām. Mums ir vajadzīgs kaut kas hobijs, sirdī, kaut kas tāds, kas patīk, kas tev aizrauj. Un ja tu satiecies ar tādiem pašiem cilvēkiem, man liekas, tad super. Kas var būt labāks? Man liekas, ka tu sāksi skriet, kad tu šito noklausīsies. Ļoti iespējams. Varbūt ne es, bet varbūt kāds no mūsu klausītājiem atkal sāks skriet. Tad, pa lielam, tas lielākais iegūms ir ka tā ir tāda komūna, ka jums ir kaut kādas atlaides, ka cilvēki, organizatori grib jūs piesaistīt. Jūs sakat 180 dalībnieki, un tad varbūt jautājums, cik tad Latvijā vispār ir tādi maratonu klubi vai skriešanas klubi, un cik lieli viņi ir, un cik lieli jūs esat uz to Latvijas fona ar Ventspils to. Jūsējais saucās Ventspils maratonu klubs, pareizi? Jā, bet mēs reiz to Ventspils noņemām nostabas, ka cēsinieks baigi negrib skriet, kad ir Ventspils maratonu klubs, un tad mēs viņiem atļaujam skriet vienkārši maratonu klubs, svītriņa cēsis. Tas ir tāds vislatvijas. Skriešana klubu daudz ir salīdzinoši, bet tur vairāk koncentrējās ap treneri. Tu esi kaut kāds treneris, treneris skriešanas, un tad tu izveido tā kā klubu, un tad treneris tos 20-30 cilvēkus savējos, kas viņi trenējās, un tā kā tur un tā. Tā kā vairāk, un, protams, ir tas viens noskrien LV, tāds vēl klubs ir, nav. Tas tāds virtuālais klubs bija, kur varēja visi pieteikties, kā es teicu, kur es arī skaitos vēl aizvienu. Bet vai viņš ir, es nezinu vairāk tā, bet tā, šitie skriešanas klubi ir, es saku, 20-30 cilvēki, 20-15, bet kas apkārt. Un kāds rodas no jauna, kāds ambiciozs skrējējs, kāds arī, protams, beidzās. Tā kā, jā. Sanāk, mēs esam lielākais skriešanas klubs Latvijā, skaita ziņā, jā, mēs esam lielākais, jā. Tā varētu būt, jā. Pārējie klubi, kas ir tiešām koncentrējušies tieši ap treneri, jā, kur treneris ir skriešanas, un tad arī ir tie cilvēki, kas pie viņa trenējās, un ir tā kā pie viņa, tā kā klubā, teiksim tā. Jā. Skaidrs. Labi, un kā jūs klubā ar treneriem ir vienkārši tie paši, kas skrien, vai jūs tā kā paši kā komūni jau pieredzējuši skrējēji viens otru tā kā patrenējat, vecākie patrenē jaunākos vai kā pie jums? Jā, Ventspilī es esmu treneris, man ir certifikāts un apliecība. Es parasti vēl kopā no septembra līdz maijam, tad vēl kopā bariņi, cirreiz 5, 10, cirreiz bijuši kā 20 cilvēki, kas skrien. Un tā, bet jā, tie, kas iemācās skriet, galvenais iemācīt ir to domu, kā jāskrien, kāpēc jāskrien ir, tad, ja viņš var pats, jo, ir tā dzīve tik ātra, ir tik aizņemta, kad, teiksim, uz treniņš ir 6 vakarā darbdienās, otrdien, ceturtdien, kad viņš jau 6 līdz 6 jāstrādā vēl ir, un tā viņš pats skriet, un tā viņš pievienojās, un tā, protams, mēs ejam arī uz manēžu. Paldies Jaunskam centram Ventspils par atbalstu, ka mēs drīkstam izmantot ziemas periodā noteiktos laikos arī manēžu. Un tad gan nāk vairāk, tāpēc, ka pavingrot vēderpresīts un speciāls lēciens to mājās un nevar izdarīt viens pats, noskriet to var. Un tās īpašos, jo skriešana nav skriešana tikai. Ja, kad tu sāk pareizi skriet, tas ir tik interesanti. Tur ir lēcieni, tur ir presīts, sāniņi, mugurnas preses, tur ir viss kaut kas, ātrumtreniņi, pret kalnu skrējienu augšā zemē, tur ir garie treniņi. Tas nav tā liekas, kā man jāiet tikai skriet ir. Un tur tā problēma citreiz ir, kas neiet pie trenera vai neizstājas klubā. Man bija tā, kad Andri, tu te muldas, svārsā skriešana nekrītās. Kāpēc ne? Es katru 3. dienu skrienu 8 km, un man pats svars nāk klāt. Loģiski, jā, tā vienkārši organisms pierod pie 8 km, tas 45 minūtes, viņš pieroda, tu atskrien mājās. Es noskrēju, varbūt vairāk atjauties uzēst, un organisms, kas skrien atkal tos 42 minūtes, viņš līdz tam gaida. Viss kārtībā. Es noturēju visus taukus, un atkal pie leduskapa klāt, un tiešām katru dienu skrienot 8 km, kādam tiks, protams, svars arī nost, bet ir tām, ka neiesnos, nāks klāt. Un tā ir tā pareizā skriešana nosacīt. Tiešām tie treniņi interesanti ir, un
Un beigās mēs parasti, kā mēs klubu treneris, kopā tur tēja, paņem saldums līdzi, jo pēc treniņa drīkst arī saldums uzēst pusstundu laikā. Es kā mācījos par treneru, es biju vienīgais tāds maratona treneris. Andrij, kas maratonistiem pēc treniņa uzreiz vajadzīgs uzēst ir? Konfektīte kāda, jā, jo mēs iztērējām visu ogļhidrātus treniņā, un tad tu drīkst tiešām uzņemt tajā brīdī, vienīgais, ka drīkst saldums sēst apēst vien zefīru, jo tas aizves apakaļ tur, kur vajag, nevis uz rezervēm. Ja tu nav skrējis, tad, protams, tu aizies uz sāniņiem. Skaidrs. Tad man nākamais jautājums ir par teiksim, tehnisko nodrošinājumu. Mūsdienās tik daudz visādas skriešanas apavi, tik daudz visādi ražotāji, visādi gadžeti, arī apģērbs, pieguļošāks, brīvāks. Ja jums būtu jāsaliek varbūt kaut kāds, teiksim, viena skriešanas apava, kur jums liekas katram no jums, teiksim, tāds maģiskais komplekts, kas ir tāds universālais kareivs, viens skriešanas apava, kaut kāds, teiksim, varbūt tur specifiskāks skriešanas tērps un viens gadžets. Kas tas varbūt būt? Ko jūs tā kā ieteiktu, kas varbūt der lielākai daļai? Jāsaka tā, ka katram ir individuāli pieeja tam, un katram ir kaut kas patīk un nepatīk. Jā, un mēs parasti sakam par apaviem, ja runājam, tur ir jāiet noteikti uz veikalu un jāmēģina. Un ir tie skriešanas celiņi, kur tu vari paskriet un pamēģināt, kā tev patīk. Jo mēs paši esam mainījuši apavus un dažādas firmas izmēģinājuši. Ir kaut kas patīk, kaut kas nepatīk. Jā. To tā nevar pateikt. Jā. Es personīgi tagad testēju Mizuno apavus, jā, kas man arī tā kā uzrunā un patīk. Pirms tam ar Nike es skrēju. Pa pulksteņiem, ja mēs runājam, mēs laikam visi esam izlutināti, ja, jo, ja tu redzi skrējēji skrien, viņiem jau uz rokas ir pulksteņi. Tas ir tāda neatņemama dzīves sastāvdaļa. Kaut gan var skriet un telefonā jau arī ir visādas aplikācijas un tu vari sekot līdzi, bet pulkstenis tas mums ir tiešām neatņemama dzīves sastāvdaļa. Un vēl viena lieta ir tāda, ka mēs tik ilgi skrienam, jā, tad, kad mēs ejam uz treniņu, mēs jau sākam pucēties. Jā. Mums ir tā, ka mēs pat zeķes pieskaņojam saviem skriešanas apaviem un kreklu kādā krāsā. Mēs jau tā kā esam bišķiņi izlutināti. Tā, jā. Tas nav tā. Tas ir vienkārši, ka tu jau domā par to, ko tu velc mugurā, lai krāsas saliktos un lai būtu skaisti. Un tad, kad tu brauc uz sacensībām, un tad ir tā, ka tas ir tāpat kā aktierim. Izrāde, jā, tad tu tā kā tiešām sapucējies, jā, tu pat zeķes piemeklē un nagus pat krāso attiecīgi, mēs tā sajūtamies, kā, ka mums tā ir tā kā pirmizrāde. Mhm. Jā, Ilze, tas bija emocijas, es tagad par praktisko lietu, skriešanas apavu, visi šie dārgie, visi marketings, nekas tur nepilnīgi, neko neuzlabo, tā kā iedomājies, ka sapirkšu tagad. Skriešanas apavs vajag vienalga kāds brands, kur rakstīts ir Rana. Viss kārtībā. 30 eiro, 40. Un tad nopirks par 280 un nepaskries ātrāk. Tas ir, tas ir. Tā kā apavs vienalga kāds. Un tad pulkstenis ir, mēs visi, tiem garmiņiem daudz skrienam. Tas tirgus līderis ir arī visu laikam pasaulē, bet ir arī Sunto un vēl kaut kāds. Tas kā tas pieradums, tagad telefons. Nav iPhones vai Samsungs vai kas tur labāks nav, kas ieradums ir. Un kaut kas, protams, daudz kļūdis īpaši tādiem situētiem cilvēkiem ir, kad tu lītās vēl nav pirmdien noskrēja, izgāja pastaigāties un jau otrdien uz veikalu jau pērk tos pašu vieglākos, pašu dārgākos, pašu. Un pēc tam tas, protams, pēc mēnesi paliek jau skapī un tā. Tā kā mēs visi sākuši skriet ar apaviem 35 eiro, bet kur Rana ir rakstīts. Nevajag, ka tenisa apaviem nākt skriet garos gabals un tā, un basketbolu nevajag. Un viss, un tad trenībikses vienalga kāds sākumā. Protams, tā kā Ilsteiz gribās jau, šitie visi modernie skrēji, tāds skaistolīši, smukulīši, tievi, krāsaini, tad tu ar tām vecām trenībikses nevar iznākt jau ārā. Kā mēs sākām pirms 16 gadiem, kad es sāku skriet, es ar vecām treņuškām tādām celīšiem, mierīgi skrēju, un ja mēs skrējām 3 toreiz Ventspilī. Un tagad jau skrien daudz un skatās, jā. Tā kā nav šis, protams, ir tāds dažādas lietas, kad vajag vieglo cepuri, nevajag skriet aplī galvu, zeķes, kad ir
zem +5 zemāk temperatūra, nevajag ap plikiem, mazām zeķītēm skliet, ahilles saites, nevajag turēt plikas, jo sasals un sāpēs, un tāds daudz lietas. Tāpēc arī klubā jāiestājās ir, ja nāk ar klubu treniņiem ir, jo briesmīgi, ka mēs skatāmies, meitenes skrien, lielā kurtka, karsts viņai ir vajā līdz pusēji, šāle grīz vai karājās vēl, un plika galva, un cepuru nelušo. Protams, tas ir, tas nav, to mēs iemācīsim visu klubā, jābūt vieglam ir, un tā, ir tāds ekipējums, bet galvenais, lai silts ir, tas tur ir nianses, tur tā neizstāstīšu, tāpēc ir tā komūna, tu parādīsi, jo tajā visi, kas vēl tas stāsts ir, ka klubā ir gan direktori, gan miljonāri, gan bezdarbnieki. Un tas bezdarbnieks skriešanai gudrāks par to direktoru. Un tā, ka viņi aizbrauc uz mačiem, tā viņi skrien, tas bezdarbnieks māca to direktoru, kā dzīvot. Un tas ar tik forši, tas cilvēks, kam tur nav darbs pašlaik, tas ir priecīgs palīdzēt. Pa profesionāli neviens mēs zinām, kas viņi tādi ir, pārējie tik zina. Tas zaļai džemperī, tas čals, tas čals, bet tas čals ir kaut kādā tur kompānijā pirmais cilvēks, kas arī grib kustēties. Tas ir interesanti arī klubā ir, kad tu parasti cilvēki, nosacīt tādu vienkārši cilvēku, arī var komunicēt ar direktoriem, varbūt tad dabūt arī labu darbu citreiz, jo tie, kas mēs skrienam, mēs esam jau disciplinēti, izturīgi, arī veselīgi, un protams, ir trakie, kas pa daudz skrien, tāda arī ir, tas nav labi, un tā. Kas pa daudz, tas pa skādu, vai ne? Jā, viss ir ar prātu jādara, jā, tā arī ir. Skaidrs. Labi, varbūt tagad pievērsīsimies tam gaidāmajam lielajam notikumam, kas būs jūnijā, pareizi? Jā, 7. jūnijā būs 15. Ventspils pusmaratons. Tad stāstiet, klājiet vaļā, kas jums varbūt jūs jau varat kaut ko pačukstēt mums, kas jums ir padomā, tāds īpašāks 15. sezonai. Protams, īpaši būs medaļa. Mums katru gadu ir skaista un īpaša izdomāta medaļa. Šogad būs atkal jauna, interesanta. Lai būtu cilvēkiem par piemiņu, lai tev paliek par piemiņu kaut kas, ka tu šeit biji, startēji un tā. Jaunumu būs daudz un interesanti, jā, tā kā jābrauc un jāskrien. Kas vēl tāds mums būs interesants? Protams, mēs laipni aicināti tieši garo distanču, uz garām distancēm, jā, uz pusmaratonu. Varbūt pirmo pusmaratonu Ventspilī saņemties un noskriet beidzot. Jā, un tāds pārsteigums būs no mūsu hokeista Uvja Balinska. Tātad katrā distancē 100. finišētājam, tas ir 5 km, 10 un 21, katram 100, jā, tas sanāk 3 cilvēkiem būs pārsteigums no Balinska. Un es domāju, ka tur būs, būs tāda. Tad jācenšas varbūt nedaudz tā lēnāk skriet, lai būtu 100, nevis 1. Jā, bet starts, uz 5 km to varas ir rēķināt, lai sieva skait, bet uz 10 un 21 nevarēs, tāpēc, ka tur ir miks un stafet vēl ir iet, un tad tur grūti būs, bet uz 5 km var, jā. Protams, mums ir vienmēr koncerts, dziedās Liepainieks, bet dzīvo Rīgā. Latvijas populārs mūziķis uzstāsies, tā kā to var ieskicēt, un tā medaļa, mēs visi skatījāmies olimpiādu, mēs arī iespaidojamies nedaudz dizainu no olimpiādas medaļas, liela, asketiska, vienkārša, tas mums arī jubilē 15. ir, būs ko turēt, vēl medaļa jau saražotā, bet tik sūtās šurpu, mēs nav paturējuši rokā vēl, bet atsūtot bildi, un tur tāds ritīgs smagums, tā kā kortīnā apmēram. Man bija tas gods tagad pagājušajā nedēļā satikties ar Robertu Krūsbergu un pataustīt to medaļu, saprast, cik viņa smaga tad būs, tikpat smaga. To tu varēsi pateikt, jā, jo es Krūsbergu nesatiku. Ap 400 gramiem viņš teica, ka varētu būt kaut kas tāds. Mums bildē ir tas pats. Skaidrs, un kā tiem gribētājiem, kuri varbūt nezin, kā un kur pieteikties, kā tas ir iespējams?
Ir iespējams pieteikties, ir oficiālā saite, kur var pieteikties, ir ieejot sportlat.lv, kur var reģistrēties, bet ir tā, ka Ventspils uzņēmumiem arī ir izsūtīti aicinājumi piedalīties, un tur varbūt drusciņi būs draudzīgākas cenas, jā, par citādākām cenām ir, var arī personīgi man piezvanīt, jā, un tad mēs arī varam sarunāt. Bet tā reģistrācija ir obligāti iepriekšēji, nav tā, ka atnāk un tai dienā piereģistrējas, vai tā arī ir iespējams? Iespējams ir, bet tu jau zini, kā ir, kad uz vietas atnāk, tad, protams, tā maksa būs trīskārši, jā, jo organizatori tomēr visu plāno un skaita, lai zinātu skaitu, jo finišētājiem ir medaļas un ir našķu paciņas, jā, un līdz ar to tu rēķinies ar to, cik tas skaits ir. Jā. Ir rezervē vienmēr cipars, kad būs, jā, kas uz vietas pieteiksies, bet tā dalības maksa tad ir stipri dārgāka. Jā, tā ir. Varbūt tāds nedaudz pasapņojot, kāds būtu tas jūsu sapņu dalībnieku skaits šajās 15. jubilejas sezonā? Cik gribētos? Man jau ir zināms, cik es gribu. Es tiešām gribu, lai būtu kopumā 2000, tad tas būtu, man liekas, tas ideāls. Tas būtu iespaidīgi. Tas būtu iespaidīgi, jā. Tāda arī tā vēlme ir. Protams, pēc apbalvošanas ceremonija, tur apbalvos grupās, tur viss kārtībā. Un tad ir lielā izloze, kur piedalās visi dalībnieki. Un mums nav tāda izlauze tā kā citos mačos, kur iedod 2 makaronu paciņas, kur iedod. Mums būs pirmais televizors lielais pa diagonāli, tāds kā nevar. Tālāk būs Stenalains, uz brauciens uz Zviedriju 4 personām. Biets uz koncertiem būs apavi vismodernākie. Ne tie pat no dārgā. Tāda apava būs. Man liekas, katra vēl desmitā būs krekls. Tik daudz, jo mēs šo maratonu taisījuši esam. Es arī noskrējis ir 13 maratonus, kaut kāds 60 pusmaratons visā pasaulē. Es esmu no visiem paņēmis to foršāko, kas visur ir, un salīdz tepat Ventspilī. Protams, un kas man, ko es pateicu, kas nav izdevusi tā sadarbība tādiem ārzem klubiem, ko es ļoti sapņoju, ka kaut kā neizdevās šos gadu laikā, kad Zviedru klubi braukt pie mums, mēs pie viņiem, dāņu, poļu, tas neliela sadarbība ir, bet tā noteikti nav tāda, kā gribētos, un kad es to maratonu izdomāju, es domāju, prāms uz Zviedriju, to Zviedri brauks, pilns prāmis, bet kaut kā neaizgāja mums tas te. Bet mums tas maratons ir tiešām, pusmaratons, tas skriešanas svētki ir izcili. Nav ko, ne sev lielot, bet mēs esam salikuši visu tik labu, kad tas tiešām ir tā labs, un ko es tagad Krievijas pateikšana teikumu gāju, es gāju, aiz muguras gāju, lietuvietis gāja, ar vienu latvietu kopā, un tas lietuvietis teica, etat sāme lučei polumaraton Baltijai. Šis labākais pusmaratons Baltijā, un kad es tā gāju aiz viņu, baigi labi jūtos. Jā, jo citreiz mazākajos skrējienos tu jūti to organizatoru sirsnību, mīlestību pret to skrējēju. Un it sevišķi, ja mēs paši esam skrējēji, mēs zinām, ko skrējējam vajag. Tas ir tas, ko mēs arī mēģinam radīt, lai ir tāda mājīga sajūta, ka tu esi atbraucis uz Ventspilu ciemos. Jā, un vēl ir mums jau 2. gadu mēs esam atjaunojuši. Man liekas, nekur Latvijā nav. Laulāto pāru pusmaratonā tāds čempionāts. Tas nozīmē, pusmaratonā, kad pusmaratona distancē skrien laulātie, bet tiešām laulātie, jā. Viņi noskrien. Nav jāskrien kopā, katrs skrien tur savā tempiņā, bet mums ir tāds laulāto pāru čempionāts. Tad, kad viņi noskrien, tad tas viņu abu rezultāts summējās kopā un tad sadalās par pozīcijām. Varbūt, ka mēs par demografisko stāvokli rūpējamies, bet tad 1. vietai, 2. vietai ir dāvanu kartes no viesnīcām vai viesumājām, un 3. vietai būs no restorāna dāvanu karte. Brīnišķīgi, tas tiešām ir rūpes par demogrāfijas situācijas uzlabošanu. Rūpes par demogrāfiju. Es domāju, tas ir tāds atkal viens tāds bonus, kur skrien precēt pāri, un tad vēl papildus ir tāda vērtēšana. Kāpēc gan ne?
Jā, protams, klausoties te no balvām, kādas ir izlozē, ja piedalās un ja dalībnieks, tad, cik es saprotu, man jāsāk lēnām gatavoties. Nedaudz jāiet paskriet būs tā, lai to piecīt var pievarēt un piedalīties loterijā. Jo tie bļāvieni, kad izlozēs lielās balvas, ir baigie bļāvieni. Tie, kad stāv tur apmēram 1000 cilvēku un izvelk tādu numuriņu, tur tā. Neticu, ir, jā, tur tas ir tik labs, ir tās emocijas foršiem. Skaidrs, tad nobeigumam varbūt vēlreiz tā konkrēti datums, vieta mums ir Ventspils valstspilsēta, un tad no cigiem līdz cigiem vispār kopumā pasākums, cik ilgi viņš ilgs? Jā, galvenais starts ir 10:00. Numurus varēs izņemt iepriekšējā dienā, normāli Ventspilnieki iepriekšējā dienā izņem numurus. Gadās tā, kā Ventspilnieks skrien bez 10:10. Tā kā uz teātru mūsē iet 5 pāris teātra sākumā bez 5. Tā neviens nedara. Ja ierodās vismaz, ja tu ņem no rīta numuru 40 minūtes iepriekš, izņem numuru, izstāv garo rindu toaletēs, mēģinājuši novērst rindi toaletēs kopā pat ar Aivaru Lembergu, domājuši, kā to izdarīt. Tas nav iespējams izdarīt. Tāpēc, ka visā pasaulē tas ir. Tās 20 minūtes toaletē rindas ir visā pasaulē. Parīzē, Varšavā, visur. Un priekšsēdētājs toreiz teica, ka mums jānovērš tas ir, bet mēs neizdevās. Tas neizdevās nekur. Tagad jānāk laicīgi, ir nevis bez 5. Un tad tas starts 10:00, jā, galvenais starts. Tad otrs 5 km starts ir. Pusdienos ir 5 km atsevišķi, tāpēc, ka mums 5 km ir tieši līdzīgi 5 km, jā, un tad starts būs pusdienos. Un vēl ir bērnu skrējieni, kur sākās 2:00. Un mīļie vecāki, bērniem līdz 11 gadiem ir bez maksas dalība, jā, un tā kā reģistrējiet bērnus, lai viņi skrien, viņiem taču patīk. Jā, bet tur ir limits 600 bērni. Un lūdzu, nezvaniet 7. jūnijā 12:50, ka manējais arī grib skriet. jo tas tad nederēs. Mierīgi ieiet, pat bērni parunājiet tagad, un ka vajag noskriet, jo viņi tik laimīgi ir. Viņiem ar medaļas ir bišķi mazāks nekā Robertam būs. Bet arī tāda līdzīga smuka medaļa, bet mazāk bišķiņa. Man liekas, ka viņi dēļ saldējumu skrien. Tāpēc, ka visiem bērniem jau ir apstiprināts būs druvas saldējums katram bērnam finišētājam. Man liekas, viņiem tas ir pats svarīgākais saldējums. Ir medaļa un saldējums, jā. Ja mēs arī beigās visus paēdinām nedaudz, būs silts, lai karstlaiks būs, tad būs zupa, kaut kāda augstā vai kaut kāda siltā zupa, attiecīgi, cik temperatūra ārā būs. Tā kā ir forši. Tiešām mums tas patīk, ko dara. Un es domāju, ka atkal būs 15. notiksies. Jā, tā kā brauciet, skriet uz Ventspili, baudiet Ventspili jūru, mums taču ir jūra, un skaistu laiku, un ieplānojiet varbūt visu to nedēļas nogali pavadīt Ventspilī, atpūsties, noskriet, atpūsties, un turpināt baudīt. Skaidrs, jā, tad cerēsim, ka 7. jūnijā mums būs brīnišķīgi laikapstākļi Ventspilī, un tad tiekamies uz pusmaratonu. Paldies jums abiem par sarunu un lai izdodas. Paldies tev! Paldies!